Tagad mēs vārīsim burkānu zupu ar medu un ingveru. Zupai būs nepieciešami burkāni, apelsīni, ingveras sakni, medus un ūdens. Katliņā ieliejam nedaudz eļļu, jo burkānus pirms tam mums vajadzēs apcept. Burkānus griežam nedaudz veselus. Veselu burkānu tur ilgi vārīsies. Katliņā. Piegriežam klāt ingveras sakni. Burkāni ingveras cepās. Ik pa laikam apmaisam, lai nepiedeg. Tad ņemam apelsīnu un kasīsim viņam nost miziņu. Miziņu zupai piešķirs arī tā kā pikantu un interesantu garšu. Nomizdot apelsīnu mēs projām nemetam. Mēs no viņa izspiedīsim sulu un pievietosim zupai. Tad, kad burkāni nedaudz apcepušies, mēs pieliejam ūdeni. Pieliekam nedaudz sāli. Ja pēc tam sāls vēl būs pa maz, beigās mēs sāli pievienosim vēl cukuru un izspiesto apelsīnu sulu. Tagad mūsu burkāni ir mīksti. Pārvietojam katliņu uz galda. Tagad mums no burkāniem ir jāuztais biezenis. Tā kā mums ir burkānu biezeņu zupa, liekam atpakaļ uz plīts. Burkāni mums ir sablenderēti. Vārīšanās procesā ūdens var arī vairāk iztvaikot. Ja jums liekas, ka jūsu zupa ir sanākusi tiesu, viņai pieliejam klāt ūdeni. Zupa atkal ir uzvārījusies, un principā viņa ir gatava. Mēs viņu lejam šķīvi. Tā kā mēs vārīšanās procesa laikā medu klāt nelikām, mēs viņu uzlejam tagad virs. Tā smuki. Visu šķīvi. Uzzīmējam skaistas stīpības. Uzliekam nelielu smuku dekorāciju. Iepriekš plāni sagriezt un sapretēti burkānu čipši. Un petersīļu